10. aprīlī Zemkopības ministrijā notika preses konference, kurā lauku atbalsta dienests informēja par izmaksāto Eiropas Savienības un valsts atbalstu pēdējos 10 gados. Redzam, kur ir nauda aizgājusi, un tas ļoti svarīgi tieši šodien, jo mēs plānojam, kur mēs naudu gribam novirzīt nākošajā plānošanas periodā. 2002. gadā Latvijā sāka ieplūst pirmais finansējums lauksaimniecībai un lauku attīstībai, tā bija pirms iestāšanās programmas SAPARDS. Nu, lūk, un tagad ir 2012. gads, gribējās salikt, tātad cik kopā dienests ir naudu pārskaitījis dažādiem atbalsta saņēmējiem. Tie ir lauksaimnieki, mežsaimnieki, lauku pašvaldības, pārstrādes uzņēmumi, lieli un mazi, un zivsaimnieki, ja? Arī pašvaldības. Lauksaimniekiem valsts un Eiropas subsīdijās ir samaksāti 2,5 miljardi latu. Man ir liels prieks uzslavēt lauka atbalsta dienestu, kas ir administrējis visu šo naudu, un šīs naudas administrēšana ir caurspīdīga bijusi, jo šobrīd lauksaimnieki tātad var pieteikties interneta vidē maksājumiem. Viss ir izveidots datu bāzēs, lauka atbalsta dienests ir saslēdzies ar citām iestādēm un vairs neprasa nekādus papildus dokumentus. Ieejot internetā, katrs saimnieks var redzēt savus lauku blokus. Man ir prieks, ka pagājušajā gadā tika arī atzīmēts no darba devējiem, kā efektīvākā Latvijas valsts pārvaldes iestāde. Un es domāju, ka daudzām iestādēm būtu jāņem piemērs no lauka atbalsta dienesta. Vairāk kā 50% ir platība maksājumi, tad ir projektveidīgie pasākumi 28%, pāri pa 10% ir valsts atbalsts, kas arī ir bijuši gan nacionālās subsīdijas, gan dažādas atsevišķas programmas. Un zivsaimniecības fondam faktiski ir mazākais apjoms, tikai 4%. Ieguldījumi atsevišķās teritorijās ir pietiekoši interesanti un nopietni. Šogadu laikā lielākais saņēmējs bija Jelgavas cukurfabrika ar 17 miljoniem latu. Cukurfabrika ir likvidēta, bet cukurfabrikas likvidācijas rezultātā tā finansējuma apjoms, kas ieplūda Latvijā, ir pietiekoši liels, tā kā tikai fabrikas restruktūrizācijas gadījumā ir saņemts 17 miljonu latu, kas tika izmantots gan tai teritorijas sakārtošanai, gan arī dažādu kompensāciju izmaksai tiem, kas strādāja cukurfabrikā. Ievērojumas subsīdijas saņēmusi arī valsts sabiedrība Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, kas šos līdzekļus ieguldījusi meliorācijas sistēmu uzlabošanā. Šeit ir ieguldīts vairāk nekā 10 miljonu latu, bet tie noteikti pārklājas, var teikt, visu teritoriju, kur ir sakārtotas lielās meliorācijas sistēmas, bet tas noteikti ir par maz. Jo 10 miljoni 10 gadu laikā meliorācijai tas ir nepietiekoši, un to mēs redzam, es domāju, braucot pa Latviju ļoti izteikti, arī zemgalē. Labās zemēs mēs redzam, ka ir aplūdušas laukos vietas, ja tātad tur ir bojāta meliorācijas sistēma, kas būvēta pirms 30 vai 40 gadiem, šeit ir nepieciešama rekonstrukcija. Lauka atbalsta dienests jau tā kā nestrādā ar teritoriju, ja? Mēs strādājam ar atsevišķiem pasākumiem, ar projektiem, un tie pasākumi ir ļoti dažādi. Tātad mums ir projekti pavisam mazi, pieņemsim, bija tāda daļai naturālo saimniecību programma, kur katru gadu saņem 1000 līdz 1500 eiro 5 gadus no vietas, pavisam mazas saimniecības. Bet ir lielās programmas, tātad lauku saimniecība, modernizācija, atbalsts pārstrādes uzņēmumiem, kur varēja īstenot projekts par lielām summām, un mums ir prieks, ka patiešām daudzi lauksaimniecības uzņēmumi ir modernizējušies un attīstījušies, un arī daudzi pārstrādes uzņēmumi. 2013. gada laikā tiks realizēts Zemkopības ministrijas un lauku atbalsta dienesta kopīgs projekts. Mēs esam piekrituši būt par tātad vadošo iestādi Zemkopības ministrijas projektā par vienas pieturas aģentūru, līdz ar to pie tā jau mēs šobrīd strādājam. Faktiski sistēma šai vienas pieturas aģentūra, informācijas sistēma jau ir radīta. Šobrīd mums šī sistēma jāsāk piepildīt ar citu iestāžu pakalpojumu aprakstiem un pakāpeniski pie tā strādāt. Tā kā es ļoti ceru, ka 2013. gads būs pilotprojekta gads, kad mēs sāksim to ieviest un tad jau varēsim domāt tālāk. Šajā sižetā gan nevarēsim izstāstīt par to visu lielo darbu un sīko analīzi, ko veica lauku atbalsta dienests.
Bet pozitīvais ir tas, ka jebkurš var ielūkoties lauku atbalsta dienesta mājaslapā sadaļā statistika un iepazīties ar sev interesējošo analīzi pa reģioniem, novadiem un jomām.